maziem ziemeļiem, kādas nakts gulātā. Ar dziesminieka Kārļa Kazāka uzstāšanos Siguldā koncertzālē Baltais flīģelis jau tradicionālajā pasākumā Esmu dzimis Siguldas novadā, kas notiek 2 reizes gadā. Šajā reizē sveikti pērn 2. pusgadā dzimušie novadnieki un viņu ģimenes. Iepriekš pasākums notika vasarā. Un tā pagājušais gads Siguldas novadā jau atkal ar jaunu rekordu. Kopumā dzimuši 132 zēni un 134 meitenes. Daudzas ir jaunās ģimenes, kurās sagaidīts pirmais mazulis, bet kuplā skaitā arī ģimenes jau ar vairākiem bērniem. Un tāpat kā pašvaldība lepojas ar katru savu jaundzimušo, tā arī bērnu vecāki atzīst, ka lepojas ar Siguldu, kas ir labvēlīga vieta ģimenes veidošanai. Viennozīmīgs šeit dzimis audzis esmu un atgriezies te. Jau diezgan kopš šitais piedzima. Jā, mēs tā kā bijām aizgājuši no Siguldas, bet atgriezāmies un lepojamies un ļoti patīkam, ka šādi tiek godinātas ģimenes. Jo vairāk bērni, jo vairāk mīlestības, jo vairāk draudzības, jo ciešāka ģimene un tās ģimenes saites spēcīgākas veidojās. Siguldas novads ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kurā dzimstība arvien palielinās, un pēdējos gados Siguldā tālāk uzcelt arī jau 2 jauni bērnu dārzi, bet citos izveidotas papildus grupas. Pozitīvā tendence likus arī pārdomāt par atbalsta iespējām ģimenē, un šobrīd novadā ir arī viens no lielākajiem Latvijā vienreizējais pabalsts jaundzimušajiem – 320 €. Draudzīga ģimenēm pašvaldība arī citos jautājumos, taču siguldieši gan uzsver, nevien tas būtiski izvēloties Siguldu, kur veidot savu ģimeni. Nozīme arī apkārtējai videi. Ļoti svarīgi, kad ir tāda dabiska vide, cik iespējams. Ir pilsētē, bet laikā ir tā kā no laukiem daudz, kas svaigs gaiss. Bērniem dažādas iespējas, gan izglītoties, gan braukt no kalna, gan... Tā vide šeit pievilcīga. Man bija tā interesanti gadījumā pirms jau diezgan daudziem gadiem. Es tā domāju, kas varētu būt tā labākā vieta, kur Latvijā dzīvot, jo man nebija skaidrs, es dzīvoju vairāk par Rīgu un tam līdzīgi. Un Sigulda bija patiesībā tā pirmā doma, kur varētu dzīvot, un tā arī dzīvē viss sakrīt. Es esmu no Valmieras pati. Esmu dzimis Siguldas slimnīcā. Skaidrs. Bet neesmu dzīvojis pirms. Bet, pirms mazā mēs dzīvojām par Rīgu, un tad, kad pieteicās mazais, tad jau bija skaidrs, ka Sigulda mums būs draudzīgāka. Bet tas ir vairāk tā kā darba dēļ, vai arī citu nosacījumu? Ir darbs, un skaidrs, ka man šobrīd darbs ir mājās, un tad līdz ar to visiem ērtāk un labāk ir būt Siguldā. Siguldas novadā labi rādītāji arī reģistrēto laulību skaita ziņā, un kā piebilst dzimtes rakstu nodaļas speciālisti, precēties arvien biežāk izvēlas tieši gados jauni cilvēki, kuri pēc laika arī nolēma spērt nākamo soli un veidot ģimeni. Ļoti daudz no citiem novadiem ir pārnākuši uz Siguldu. Kā zināms, Siguldai sauklis ir Sigulda aizrauja, un visiem ļoti patīk, vispār Sigulda kā vide, atbalsts ģimenēm. Vispatīkamākais ir tas mirklis, kad pāri, kuri tiek salauzti pie mums, pēc tam arī nāk reģistrēt bērniņus. No reģistrētajiem 266 jaundzimušajiem pagājušajā gadā Siguldas novadā 3. bērns piedzimis 44 ģimenēs. 10 ģimenēs bērnu piepulcējies jau 4., bet 6 ģimenēs jau 5. mazulis. Savukārt vienā ģimenē piedzimis jau 6. bērns. 5 ģimenēs jaundzimušie ir dvīnīši, bet vienā trīnīši. Populārākie vārdi, kas doti pērn dzimušajiem siguldiešiem, meitenēm ir Elza, Anna, Emīlija un Paula, bet zēniem Dominiks, Jākaps un Edvards.